Vai zināji, ka pirmais datorvīrus pasaulē nemēģināja nozagt tavu naudu vai uzlauzt paroli? Tas patiesībā bija digitālais spoks, un tas ceļoja no datora uz datoru. 1971. gadā programmētājs Bobs Tomas radīja vīrusu Creeper. Interesantākais bija tas, ka to vispār nebija jālaipielādā no interneta. Tajā laikā datori bija istabas izmērā un drošība praktiski neeksistēja. Tāpēc Creeper vienkārši pats pārvietojās pa tīklu. Tas izveidoja kopiju ar sevi citā datorā un tad izdzēst sevi no iepriekšējā. Iedomājies Creeper, kas pēkšņi uzrodas uz tava ekrāna ar uzrakstu "Esmu Creeper, noķer mani ievari". Un tad tas skats zinātnieku sejās, kad viņu milzīgie datori un printeri paši no sevis sāk drukāt šādas ziņas. Vārdu Creeper pats autors aizņēmās no tā laika multfilmas Scooby-Doo. Tur bija tāds zaļš briesmonis, kas visus vienkārši biedēja. Lai tiktu no šī vaļā, tika radīta jauna programma Reaper, jeb pļāvējs. Tas savukārt bija pasaulē pirmais antivīrus. Un patiesībā tas bija vēl viens vīruss, jo tas tieši tāpat pārvietojās pa tīklu un tam bija tikai viens mērķis – atrast Creeper un to iznīcināt. Kā tu reaģētu, ja tavs dators pēkšņi sāktu ar tevi šādi runāt? Ieraksti komentārā. Un piesako, lai redzētu vēl interesantu saturu.